Nu, ko labvakar visiem! Šodien mēs atkal esam tiešsaitē ar Jeļenu Bakcinu, un mēs runāsim atkal par limfodrenāžu, par visām lietām, kas ir svarīgas un ļoti saistošas. Un, ja es domāju, kas mums šeit notiek, es esmu Olga Zeltiņa, kura šo projektu tulko, un Jeļena Bakcina, tas ir ārsts, ģenētiķis, nutriciologs un ginekologs, kas tiešām vairāk nekā 20 gadus strādā šajā sfērā, un viņas misija ir izglītot cilvēkus par savu veselību, lai neviens neieiet slimības robežā, kas ir ļoti svarīgi. Lūk, un tie, kur jau ar kāju ir slimībā, dabūt viņus atpakaļ, apzināties savu veselību un apzināties sevi. Tāpēc es neaizkavēšu laiku un došu vārdu Jeļenai. Елена, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Labdien, dāmas un kungi! Сегодня я хочу дать прекрасную тему, с которой я начинала как нутрициолог. Šodien es gribu iedot tādu brīnišķīgo tēmu, ar kuru es sāku kā nutriciologs. Это замечательная вещь, которая называется детокс или программа очищения организма. Šī brīnišķīgā tēma, kura vispār tautā saucās detoks, jeb organisma attīrīšana. И эта тема помогла лично мне. Un tieši šī tēma palīdzēja tieši man. Я расскажу основные 3 эффекта, которые я ощутила, пройдя программу. Es jums pastāstīšu par 3 efektiem, kuru es pati sajūtu, kad es izgāju šo programmu. Первое, это у меня исчезли мои хронические головные боли. Я думала, у меня мигрень. Pirmais, man pazuda manas galvas sāpes, jo es tiešām domāju, ka man ir migrēna. Если помните, в таблетке цитрамона там 6 таблеточек. Ja jūs atceraties, ir tādas tabletītes, citramons viņas sauc, tur ir 6 tabletes. Так вот, у меня уходило 6 таблеточек примерно за неделю-полторы. Tad es šīs 6 tabletes apēdu apmēram pusotras nedēļas vai nedēļas laikā. Я начала программу очищения организма, и, честно говоря, не очень сильно верила, что она мне поможет, потому что, травы не работают. Un tad es sāku programmu detoksikācija, ķermeņa attīrīšana, un man teica, tur mēs lietojam ārstnieciskos augus. Bet man liekas, kādi ārstnieciskie augi, diez vai viņi spēs kaut ko palīdzēt. И мне порекомендовали пройти эту программу в течение месяца. Думаю, так, головные боли у меня последние 10 лет, месяца мне не хватит. Un man rekomendēja šo detoksiju patīrīšanas programmu iziet veselu mēnesi. Un es domāju, tā, man galva sāp 10 gadus, mēnesis man tiešām nepietiks. И я приняла решение быть в программе очищения 1 год. И если не поможет, тогда все. Все понятно, травы действительно не работают. Un es pieņēmu sev tādu lēmumu, labi, es būšu attīrīšanā veselu gadu, un ja man šie te ārstnieciskie augi nepalīdzēs, es zināšu skaidri, augi nestrādā. Я начала в августе, а где-то в ноябре нужно было переехать из летней сумки в зимнюю сумку. Es sāku to darīt augustā, un man bija jāpārbrauc no vasaras somas ziemas somā. И переезд осуществляется вытряхиванием. Летние сумки нужное переносим в зимнюю сумку, не так ли? Un tad, kad mēs kaut kur braucam, mums ir šīs lieta, ka visu, kas ir vasaras somā, mēs izberam ārā un ieliekam tur ziemas lieta, ziemas somu. И при вытряхивании я увидела таблетки цитрамона, которые истерлись в пыль. Un tad, kad es beru to visu ārā, es ieraudzīju tur citramona tabletes, kuras jau bija tur pārvērtušās par putekļiem. То есть у меня пару месяцев, может быть, даже 3, вообще не было ни одного раза, когда у меня болела голова.
Citiem vārdiem sakot, pāris mēneši vai pat kādi 3 mēneši man nebija nevienas reizes, kad man sāpētu galva. И тогда я поняла, Лена, нет, это у тебя не благородная мигрень, это у тебя просто грязный кишечник. Un tad es sapratu, Ļena, tev nav tāda dišciltīga migrēna, bet tev ir vienkārši netīra zarnu trakts. Также у меня куда-то делась моя аллергия, которая у меня с 5-летнего возраста. No 5 gadu laika man bija alerģija, bet viņa kaut kur pazuda. Еще у меня исчезла хроническая молочница. Vēl man aizgāja prom hroniskā pienu sēne. И есть один негативный момент. Меня не хотели впускать в соседнюю страну. Un bija vēl viens negatīvs moments, jo mani negribēja laist kaimiņu valstī. Потому что я выглядела, видите ли, лучше лично, вот на таможне, по сравнению с фотографией, которая была 10 лет назад сделана в паспорт. Jo tajā bildē, kura 10 gadus atpakaļ bija nofotografēta manā pasē, es izskatījos daudz sliktāk nekā tagad dzīvajā pēc 10 gadiem. И вот эту вот волшебную, совершенно волшебную программу очищения я сейчас вам быстренько дам. Un tieši šo brīnišķīgo, jeb burvīgo attīrīšanas programmu es jums tūlīt ļoti ātri iedošu. Сразу скажу, что первые 10 лет своей практики нутрициологом я ничего больше не делала, всех чистила. Un es pateikšu jums godīgi, pašos pirmos 10 gadus, kad man sākās šī nutricioloģijas prakse, es neko citu nedarīju, kā tikai attīrīju savus, nosauksim, audzekņus. Потому что чем вы чище, тем выше ваш уровень здоровья. Tāpēc, ka patiesībā, jo jūsu organisms ir tīrāks, jo tīrāks jūsu, nevis tīrāks, jo augstāks jūsu veselības līmenis. Поэтому у меня есть такая фраза: давайте пройдем программу очищения организма. Tāpēc man ir tāda frāze: lūdzu, iziesim organisma attīrīšanu, и 80% болячек отвалится. Un 80% no jūsu slimībām vienkārši nokritīs nost. А остальное уже потом доработаем. Ar pārējo pēc tam tiksim galā. Сегодня мне будут помогать два прекрасных мужчины. Šodien man palīdzēs 2 brīnišķīgie vīrieši. Один всемирно известный Илья Мечников. Viens ir pasaulē slavens Ilja Mečņikovs. Основоположник иммунологии. Viņš ir tas, kas iesāka imunoloģiju. Он очень много думал о том, почему стареет организм. Šis zinātnieks ļoti daudz domāja, kāpēc organisms noveco. И додумался. Un viņš izdomāja, kāpēc. Он понял, что в нашем теле каждый день погибает где-то 1 миллиард клеток. Viņš saprata, ka mūsu ķermenī dienas laikā aiziet bojā kaut kur 1 miljārds šūnu. А их продукты распада и их обломки накапливаются где? В межклеточных пространствах. Kur viņu paliekas, jeb viņu gabali glabājās, kur? Starp šūnu laukā. Еще у нас работает иммунная система, уничтожает вирусы, бактерии и грибы. Vēl mums katram strādā imunā sistēma, kura iznīcina sēnes, vīrusus. Грибы. И где они, эти убитые? Тоже в тканях. Un kur paliek šie nogalinātie? Viņi atkal ir audos. А еще мы с воздухом вдыхаем загрязнители, с водой выпиваем загрязнители и с пищей. Un vēl mēs gan ar ielpu ielpojam tos netīrumus, gan ar ēdienu mēs dabūjam iekšā tos netīrumus. И если в детстве все, что в тебя токсины входят, они же и выходят. Ja bērnībā šie toksīni, kuri tevi ieiet, viņi tāpat arī iziet. То с течением времени органы выведения начинают утомляться, сбоить.
Bet ejot laikam, visi šie mūsu orgāni, viņi tā kā drusku nogurst, un viņi sāk tā kā dot, nu, nestrādā perfekti. И токсины приходят, а выводятся только частично. Происходит накопление их в теле. Un sanāk tā, ka toksīni atnāk, bet izvedās ārā viņi tikai daļēji, un tādā veidā ir šo toksīnu uzkrāšanās mūsu ķermenī. Второй основоположник теории самозагрязнения организма — Ганс Рекевек. Un otrs cilvēks, kas bija pie pašiem pamatiem, kad pētīja šo te organisma pašu tā kā sabojāšanu, tas ir Rekverk Gans. Viņš ir Он описал 6 стадий самозагрязнения. Un viņš uzrakstīs 6 stadijas, kad mēs tā kā paliekam netīri, pašnetīrīšana. Первая стадия человек получает токсины и полностью их выделяет. Pirmā stadija ir tāda, kad cilvēks dabū toksīnus, bet viņš pilnībā viņus izved ārā. Вторая стадия — токсинов слишком много, и организм на них реагирует, например, аллергией. Otrā stadija, kad toksīni ir pārāk daudz, bet organisms uz viņiem reaģē, kā ar alerģiju. Третья стадия — токсины накапливаются. Trešā stadija ir tāda, kad toksīni tiek uzkrāti. Четвертая стадия — токсин накапливается очень много, возникают опухоли доброкачественные. Un ceturtā stadija, kad toksīni sakrājās ļoti daudz un sākās labdabīgie audzēji. Пятая стадия — это стадия дегенерации тканей, разрушения тканей. Piektā stadija tas ir audu deģenerācija, jeb И bojāšana. стадия злокачественности, когда клетки ошибаются и становятся злокачественными. Un pēdējā stadija tas ir ļaundabīgā stadija, kad šūnas vienkārši kļūdās un viņas paliek par ļaundabīgām šūnām. Что же мы с вами можем делать для чистоты? Что мы вообще умеем делать для чистоты? Ko mēs ar jums mākam darīt, lai būtu tīrība? Вообще люди достаточно чистоплотные. Patiesībā cilvēki, viņi tā kā diezgan tīrīgi pēc savas būtības. Женщина постоянно моет посуду, моет пол, протирает все горизонтальные поверхности. Sieviete parasti mazgā grīdu, mazgā traukus, lauka putekļus no visām horizontālām virsmām. Мужчина, если остается наедине со своей машиной, он ее милую моет. Ja vīrietis paliek vienatnē ar savu mašīnu, viņš viņu dārgumiņu mazgā. И мужчины, и женщины 2 раза в день принимают душ, носят чистую одежду. Vīrieši un sievietes 2 reizes dienā iet dušā, nesā tīrās drēbes. Но скажите, пожалуйста, кто из вас в последний раз, когда ухаживал за своей печенью? Bet pasakiet man, lūdzu, kurš no jums un kad pēdējo reizi rūpējās par savu aknu? Кто ухаживает за своим кишечником? Kurš no jums seko līdzi savam zarnu traktam? Потому что если у человека запор, он может вообще не стирать одежду и не мыть посуду. Ja, piemēram, ja cilvēkam ir aizcietējums, viņš godīgi var nemazgāt traukus un nemazgāt drēbes. Потому что это все равно очень грязно внутри, запор. Tāpēc, ka tas, kas notiek iekšienē, jeb šīs te ciets vēders, tas nozīmē vienu mūsu iekšienē ir ļoti netīri. Поэтому моя цель сегодня рассказать, каким образом вы можете помочь кишечнику какать. Un tāpēc mans mērķis šodien jums pastāstīt, kā jūs varat palīdzēt savam zarnu traktam iet uz poda. Как вы можете перестроить печень, потому что почистить ее невозможно, но можно перестроить. Kā jūs varat savu aknu tā kā uzcelt no jauna, jo viņu nav iespējams attīrīt, viņu var tikai celt no jauna. И как можно помочь почкам выделять водорастворимые токсины.
Un kā var palīdzēt nierēm izvadīt ārā ūdens šķīstošos toksīnus? Потому что если включится кожа как выделительный орган, вам точно не понравится. Расскажу почему. Tāpēc, ka ja jums ieslēgsies āda kā toksīnu izdalošs orgāns, jums tiešām tas nepatiks, un es tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Мгм. Итак, почему можно не мыть посуду, если у тебя запор? Kāpēc var nemazgāt trauks, ja tev ir aizcietējums? Мы едим не из тарелки, друзья. Мы едим с поверхности кишки. Mani draugi, mēs neēdam no šķīvja, bet mēs ēdam no zarnu virsmas. Мы глотаем свою пищу, в конечном итоге она доходит до тонкого и толстого кишечника. Это 4-6 метров. Mēs norijam savu barību, bet viņa ieiet tievā zarnā, un garums tur ir 4-6 metri. Всасывающая поверхность кишечника, как однокомнатная квартира, студия, 40 метров квадратных. Un zarnu platība, tā, kura iesūta sevi iekšā barības vielas, viņu var salīdzināt ar viendzīvokļa istabu 40 kvadrātmetri. Потому что весь тонкий кишечник выслан изнутри вот такими ворсинками. Jo visa tieva zarna no iekšienes, viņa tā kā pilnīgi ir pārklāta, lūk, ar šādiem tā kā matiņiem. Вот так это выглядит, как персидский ковер. Un tā tas izskatās palielinājumā līdzīgs tā kā persiešu tepiķim. В каждой такой ворсинке есть кровеносный капилляр, Un katrā no šīm te matiņiem ir šīs te venozais kapilārs и лимфатический капилляр. un limfatisks kapilārs. А всасываем мы через вот этот один слой клеточек. Un iesūcam barības vielas mēs sev šo te vienu šūnu strīpiņu. А теперь представьте, что этот кишечник работает на вас уже 30 лет. Tagad iedomāsimies, ka šīs te zarniņas, zarna strādā uz jums jau 30 gadus. И вы пускаете по этому персидскому ковру завтрак, обед и ужин. Un par šo brīnišķīgo persiešu tepiķi iet pāri brokastis, vakariņas, pusdienas, И ни разу не пропылесосили, un nekad dzīvēs neesat viņu izrūcinājuši. ни разу веничком не прошлись. Nevienreiz dzīvē jūs neesat ar slotiņu tur gājuši pāri. Остатки пищи забиваются между ворсинками, вот так. Un ēdiena paliekas, viņas starp šiem matiņiem tā kā iestrēgst. И Tāda, каждая ворсинка уже по колено в слизи, грязи и остатках пищи. un katrs no šiem matiņiem, viņš ir ļoti netīrumos un barības atliekās. А теперь смотрите, если до половинки ворсинка прикрыта слоем грязи, Un tagad paskatieties, ja līdz pusē šīs te matiņš ir pārklāts ar netīrumiem, то она может всасывать только свободной частью, вот этой. nozīmē, ka viņa var iesūkt sevi iekšā tikai ar virsējo daļiņu, kur pusīta nozīmējuma. А вот эта оставшаяся часть, она просто закрыта слоем слизи и грязи и ничего не всасывает. Bet šī atlikuša daļa, viņa vienkārši ir aizsegta ar gļotām, ar netīrumiem, un viņa neko neiesūta sevī. Кроме токсинов, безусловно. Protams, izņemot toksīnus. Потому что через этот один слой клеточек токсину очень легко добраться в кровь, а потом сразу в печень. Tāpēc, kā caur šo vienu šūnu slāni toksiniem ļoti viegli ieiet asinīs un pēc tam pat taisno aknā. Мгм. Есть система венозных сосудов, которая собирает всю эту кровь. Un ir tāda venozu svēnu sistēma, kura uzsūc visu šo asini. Все это собирается в одну большую полую вену, вот она. Un tas viss ietek vienā tādā lielajā vēnā, kur jūs viņu varat redzēt. И эта вена проходит через печень.
un šī vēna iziet cauri aknai. То есть все, что вы съели, все токсины, которые вы всосали, они ударят по печени. Citiem vārdiem sakot, visu, ko jūs esat apēduši, un visus tos toksīnus, kurus jūs esat iesūkuši, viņi pat taisno sitīs paknu. Вот теперь представьте такую ситуацию. Un iedomājieties tādu situāciju. Приходит ко мне женщина неухоженного вида, с серым лицом, с большим весом. Atnāk pie manis sieviete, kura nav īpaši kopta, viņai ir pelēka sejas āda, un viņai ir daudz lieka svara. И жалуется на состояние здоровья. Viņa sūdzās par savu veselības stāvokli. Я спрашиваю, у вас стул регулярный? Es viņai jautāju, sakiet, lūdzu, vai jūs ejat uz tualeti regulāri? Он говорит, нет, после вторых родов нерегулярный. Viņa saka, nu nē, pēc otrām dzemdībām nav vairs regulāri. Я спрашиваю, сколько лет вашему ребеночку? Es prasu, a cik gadi ir jūsu bērniņam? Он говорит, моему сыну младшему 54 года. Un es saku, manam dēlam jaunākajam 54 gadi. То есть, друзья, 54 года назад были вторые роды. С тех Tas, пор запоры. Где она была все это время? tas nozīmē 54 gadus atpakaļ viņai bija šīs dzemdības, un 54 gadus viņai ir šie aizcietējumi. Jautājums ir tāds, kur viņa bija visu šo laiku? Итак, кишечник говорит, ребят, я не могу какать каждый день, потому что мне тяжело. Tātad, zarnu trakts saka, ziniet ko, draugi, es nevaru kakāt katru dienu, jo man ir grūti. Каждая моя ворсинка по колено в какашках. Katrs mans matiņš, viņš ir līdz celim kakās. Она по колено в слизи, в грязи. Я больше так не могу. Katrs man matiņš ir līdz celim netīrumos, gļotās. Es tiešām tā vairs nevaru. Объясните этому верхнему сознанию, пусть он решит проблему. Pastāstiet tam manam saimniekam, jeb augstākai sapratnei, lai viņš šo problēmu risina. Есть пребиотики, есть пробиотики. Ну, делайте что-нибудь. Ir prebiotiķi, ir probiotiķi, un tā kā lūdzu kaut ko dariet. Но у кишечника нет ротика, он не может сообщить головному мозгу свою проблему. Bet, ja godīgi, zarnu traktam nav mutītes, un viņa nevar smadzenēm pastāstīt par savām problēmām. Тогда печень говорит, слушайте, ну я понимаю, что у вас там внизу на нижнем этаже какая-то проблема. Tad sāk runāt akna, un viņa saka, klausieties, nu, es tā kā saprotu, jums tur pirmajā stāvā ir kaut kādas problēmas. Обычно ко мне приходит 100% токсинов, а теперь приходит 120% токсинов. Jo pie manis parasti atnāk 100 toksīnu procenti, bet šobrīd jau 120. Но я вас очень люблю, я очень люблю свою родину, поэтому я буду работать на 120%. Bet es tā kā jūs ļoti mīlu un savu dzimteni es arī ļoti mīlu. Labi, es strādāšu 120%. Только дайте слово, что вы справитесь с запорами. Tikai lūdzu dodiet man vārdu, ka jūs tiksiet galā ar aizcietējumiem. И печень решает проблему уже кишечника и свою проблему. Un sanāk, ka aknas sāk risināt gan savu, gan zarnu problēmu. Год, 2, 10 лет. 1 gadu, otru 10 gadus risina. И в конечном итоге она понимает, что она обманута, и никто не будет решать проблему с запорами. Un beigu beigās viņa saprot, ka viņa tiešām ir piemānīta, jo ar aizcietējumiem neviens necīnās. Друзья, не только запоры говорят о плохой работе кишечника. Ne tikai aizcietējumi runā par slikto zarnu traktu darbību. Иногда это просто вздутие живота. Citreiz tas varētu būt tikai vēdera uzpūšanos. Иногда поносы. Citreiz tā var būt caurēja. Иногда неустойчивый стул. Citreiz nav noturīgi izkārnījumi. Иногда утиный стул покушал, побежал в туалет.
Citreiz it kā pīļu kaka, tikko paēda, momentāli skrien uz toleti. Иногда какашки такие вонючие, что понятно, что там идет гнилостный процесс. Citreiz kakas ir tik smirdīgas, ka tur ir skaidrs, ka ir kaut kāds pūšanas process. То есть проблем с толстой кишкой очень много, не только запоры. Citiem vārdiem sakot, problēmas ar resno zarnu ir ļoti daudz un aizcietējumi nav vienīgais. Но мы продолжаем о печени. Понимаете, у печени нет возможности вам сообщить о проблеме. Bet mēs turpinam, un aknai nav iespējas jums paust savas problēmas. Она может послать какие-то симптомы, Akne var sūtīt kaut kādus simptomus, чтобы вы обратили на нее внимание. lai jūs pievērsiet uzmanību viņai. Например, синдром хронической усталости. Piemēram, viens no tādiem signāliem ir hroniskā noguruma sindroms. Но если человек себя чувствует не в ресурсе, он просто пьет кофе. Bet, ja cilvēks jūtās noguris, viņam nejūtās resursā, ko viņš dara? Viņš vienkārši dzer kafiju. Ладно, говорит печень, не понимаешь по-хорошему, вот тебе пигментное пятно прямо на лицо. Labi, saka Akne, tātad tu nesaproti ar labu? Ok, šeit tev pigmenta plankuma tieši uz sejas. Потому что печень занимается пигментным обменом. Tāpēc, ka akne ir tā, kura veic šo pigmentu apmaiņu. Но наши умные женщины идут к косметологу на химический пилинг. Bet mūsu gudras sievietes iet pie kosmetologa, kas veic ķīmisko pīlingu. Печень говорит, хорошо, ты и этого не понимаешь, вот тебе аллергия. Un akne saka, nu labi, tu pat šo nesaproti. Ok, šeit tev alerģija. С этой аллергией на коже наша условная женщина идет к доктору, доктор дает антигистаминные. Un ar šo te alerģiju mūsu iedomātā sieviete iet pie ārsta. Un ko dara ārsts? Protams, viņš dod šo antihistamīnu zāles preti alerģiskās. Любой лекарственный препарат в конечном итоге фильтруется через печень, и печень понимает, совсем все плохо. Un jums ir jāsaprot, ka katrs ārstnieciskais preparāts, viņš filtrējās atkal ar ko? Kas viņu filtrē? Protams, ka akna. Un tajā brīdī aknes saprot, nē, nu ir galīgi švaki. Я им симптом, а они мне лекарственный препарат, который еще хуже делает. Es viņiem rādu simptomus, un tajā vietā, lai pievērstu tam uzmanību, viņi man dod ārstnieciskos preparātus, ar kuriem man vēl papildus jātiek galā. Хорошо, говорит печень, я буду работать тоже на 80% нагрузки, как и кишечник. Un, un tad Atna saka, labi, es arī strādāšu tikai uz 80% no visas slodzes, tieši tāpat kā to dara šobrīd zarnas. Кишечнику можно, значит, мне можно тоже. Ja zarnām var strādāt uz 80%, tad man arī var. Обычно кровь после печени чистая, Parasti, kad akna pārstrādā asinis, asins ir tīrs. а тут кровь нечистая, она содержит, ну, где-то процентов 40 токсинов. A šeit asins nav tīras, viņas apmēram 40% sevī satur toksīnus. А это общая кровь, которая в том числе доходит до головного мозга. Un tās ir kopējās asinis, kuras aiziet arī līdz galvas smadzenēm tā skaitā. И тут владелец такого мозга понимает, что он не может сосредоточиться. Un šo te visu organisma saimnieks, viņš saprot, es nevaru sakoncentrēties, man trūkst koncentrācijas. То есть он не может запомнить информацию. Es nevaru atcerēties informāciju. Все, что он может, это просто тупо смотреть коротенькие ролики. Un visu, ko var šīs smadzenes, vienkārši muļķīgi skatīties šos te īsos rīliņus. То есть люди тупеют. Un cilvēki paliek drusku tūbāki. Друзья,
Есть такая болезнь, синдром Альцгеймера. Un mani draugi ir tāda slimība, ko sauc par Alzheimera sindromu. Так вот, есть токсическая теория синдрома Альцгеймера. Un redziet, ir toksiskā teorija, kas atved līdz Alzheimera slimībai. Если всю жизнь ходить с большим количеством токсинов в крови, то в конечном итоге можно заслужить синдром Альцгеймера. Jo, ja visu dzīvi staigāt ar lielu toksīnu daudzumu asinīs, tad var tikt galā, nevis tikt, bet aiziet līdz Alzheimera sindromiem. Но, слава богу, у нас еще есть почки. Paldies Dievam, mums vēl ir nieres. А почки умеют выводить водорастворимые токсины. Nieres viņas māk izvadīt ārā ūdens šķistošos toksīnus. Почка– это сосудистый орган, Niere tas ir audu orgāns, и каждая почка, нет, в общей сложности обе почки– это 160 километров кровеносных капилляров. un nevis audu, bet vēnu, nosauksim to tā, cauruļu var arī tā nosaukt. Un, lai jūs saprastu, tas ir apmēram 160 kilometri no mūsu kapilāriem. То есть если взять ваши почки и разложить капиллярчики по одной линии, Ja mēs paņemam mūsu nieres un paņemam šos te mazos kapilāriņus un izliekam viņus vienā rindā, то это будет 160 километров. Какой ближайший город на расстоянии 160 километров от вас? un tas būs 160 km garumā. Padomājiet, kur ir tuvākā pilsēta 160 km attālumā no jums? Ну, это наглядно, просто наглядно, да. Tas ir tas, lai es jums parādītu to tā kā reālā dzīve, iedomājieties kapilāri 160 km garumā. Где же они там прячутся в почке, эти капилляры? Вот он, нефрон. Kur tas slēpjas šie kapilāri mūsu nierēs? Re, kur ir tas nefrons? Видите, он целиком состоит из капиллярчиков, целиком. Redziet, viņš viss sastāv no šiem maziem kapilāriņiem. При рождении мы получаем 1 миллион нефронов в правой почке и 1 миллион в левой. Tad, kad mēs piedzimstam, mēs saņemam tos nefronus 1 miljonu vienā pusē un 1 miljonu otrā pusē. 10 лет прожили, минус 100 тысяч. Nodzīvojam 10 gadus, aiziet mīnusā 100 000. Еще 10 лет прожили, еще минус 100 тысяч. Vēl 10 gadi, vēl mīnus 100 000. Поэтому живем 100 лет. Нефронов не хватает. Un tāpēc mēs dzīvojam 100 gadus, jo mums trūk tie nefroni. Но большинство меньше, 60-70. Bet lielāka daļa no mums dzīvo mazāk gadu, 60, 70. Угу. За сутки почка пропускает через себя кровь 50 раз. Всю. Diennakts laikā viena nieres izlaiž caur sevi 50 reizes asinis. Visu asins daudzumu 50 reizes dienas laikā izlaiž caur sevi. Можно почку почистить? Нельзя. Vai nieri var attīrīt? Nevar. Но мы можем начать пить воду в суточной норме. Bet mēs varam sākt dzert ūdeni, kura mums ir dienas devu ūdens, dienas devu. Чтобы через почку ходила не вязкая кровь в болото, Lai caur šīm nierēm staigātu nevis biezas asinis, tā kā purvainas asinis, а жидкая, подвижная кровь, как родниковая вода. bet šķidra un tāda kustīgas asinis kā strautiņa ūdens. Чтобы почки было легко фильтровать. Lai nierēm būtu viegli filtrēt visu asinis. Вот ваша помощь. Un re, kur tā ir mūsu palīdzība nierēm. Собрались внутренние органы на совет. Sapulcējās iekšējie orgāni uzsapulcīti. Почему плохая экологическая обстановка?
Un saka, kāpēc mums ir slikti ekoloģiskie apstākļi? Подозреваемые. Кишечник, печень, почки. Un tie, kurus tur aizdomās, tas ir nieres, aknas, zarnu trakts. Кишечник говорит, я не могу, я предупреждал. Она не какает каждый день. Sārnas saka, nu, mēs neko nevaram, jo es jūs brīdināju, saimniece neiet uz toleti katru dienu. У нее дисбактериоз, у нее плохой желчеотток. Viņai ir disbakterioze, viņai slikts žults attece. Я не буду какать каждый день, я не могу. Es nevaru kakāt katru dienu, jo es nevaru. Тогда все смотрят на печень. Un tad visi skatās uz aknu. А та говорит, ребятки, я тоже не могу. Я уже пигментное пятно послала. Akne saka, nu, mīļie, es arī nevaru. Es jau sūtīju pigmenta plankumu, Уже аллергию послала, так она гормональной мази мажет. sūtīju alerģiju, viņa sāk smērēt hormonāls ziedes. Что мне еще сделать? Ko es vēl varu izdarīt? Я не буду. Es neko nedarīšu vairs. Почки говорят, Nieres saka, ну смотрите, какая ситуация. Токсинов много, мы начали фильтровать быстрее. nu, skatāties, kāda ir situācija. Asinīs ir daudz toksīnu, un mēs sākam viņus filtrēt daudz ātrāk. То есть, если токсинов нормальное количество, мы вот с такой скоростью фильтруем. Ja toksīnu ir maz, mēs tādā ātrumā viņus filtrējam. А тут плюс 40% токсинов. Нам нужно фильтровать вот с такой скоростью. Ir 40% klāt, un tāpēc mūsu ātrums ir šitāds. А для этого мы повысили системное артериальное давление. Un, lai mēs to varētu darīt, mēs pacēlām arteriālo spiedienu. А ей не нравится ходить с давлением 150. Saimniecei mūsu nepatīk staigāt ar spiedienu, kas ir 150. Она пошла к терапевту, терапевт назначил гипотензивное, снижающее давление. Viņa aizgāja pie terapeita, un tas viņai izrakstīja zāles, kurš pazemina spiedienu. И говорит, пейте до конца жизни, потому что я уже пью 5 лет и ничего, жива еще. Терапевт говорит. Un doktors saka, nu, re, kur jums zāles, jums viņas jādzer līdz mūža galam. Nu, es arī jau 5 gadus dzeru, redziet, dzīvē esmu. Ну что вы хотите, у вас уже возраст 43 года. Ko jūs gribat? Jums jau ir vecums, kā nekā 43 gadi. Тогда все посмотрели на кожу. Un tā visi draugi paskatījās uz ādu. Кожа говорит, нет, ну я могу, у меня там этих потовых желез полно. Āda saka, nu, vispār es tā kā varētu, man ir ļoti daudz sviedru dziedzeru. Но вы же, извините, будете вонять. Es ļoti atvainojos, jūs jau sāksiet, nu, tā kā saimniece sāks smirdēt. Головной мозг говорит, да воняй сколько хочешь, лишь бы мне хоть как-то видеть текст. Galvas smadzenes klausies, āda mīļā, smirdi, cik gribi, jo man tiešām vismaz tekstu sāk gribēties Я ж уже redzēt. работать не могу. Es vairs nevaru koncentrēties un strādāt. То есть кожа выделительный орган. И если вы завоняли, это значит все совсем плохо. Āda ir izdalīšanas orgāns, un ja jūs jau sākat smirdēt, tas nozīmē vienu. Ir tiešām tūlīgi. А есть очень взрослые люди, женщины старше 40, у которых до сих пор акне. Un ir arī sievietes, piemēram, ļoti pieaugušas sievietes, kuram ir vairāk nekā 40 gadi, bet viņiem līdz šim brīdim ir akne. Tas ir pumpas uz sejas. А кожа берет на себя функцию выведения токсинов. Un tas ir tāpēc, ka āda paņem uz sevis šo te toksinu izvadīšanas funkciju. А есть серое лицо и складки скорби. Ir pelēkas āda un šie te rievas, kas ir tā kā bēdu rievas, bēdīgas. Это просто не хватает знаний о системе детоксикации. Ну, к счастью, я вам сейчас их дам. Un tas ir par to, ka trūks zināšanas par detoksikācijas sistēmu, bet man ir priecīga ziņa, es jums to visu tūlīt iedošu. Но это еще не все, не вся беда. Беда немножко глубже.
Bet tas, ko es jums pastāstīju, tā nav vēl visa bēda, jo visa bēda ir daudz dziļāk. Это срез тканей. Tas ir tā kā audu nogriezums. Вот это вот оранжевое, это капиллярчик, капилляр кровеносный. Oranžais, tas ir asinsvadu kapilārs. А вот эта фиолетовая клеточка, молодец, купила квартиру рядом с капилляром. Tā violetā šūniņa, tā ir gudrīte, jo viņa nopirka sev dzīvokli blakus kapilāram. А это хорошо, потому что нужна глюкоза. Она пошла и попросила эту глюкозу. Глюкозе быстренько, ну, глюкоза быстро к ней дошла. Jo viņai, piemēram, vajag glikozi, viņa aiziet kapilāriem un paprasa glikozu, un attālums ir maziņš, un tāpēc viņa ātri atnāk līdz šūnai. Это как будто бы вы живете рядом с магазином. Tas ir līdzīgi tam, ka jūs dzīvojat blakus veikalam. Мгм. А есть клетки, которым не повезло, они живут далеко от кровеносного капилляра. Ir šūnas, kurām nav tik ļoti paveicies, un viņi dzīvo tālu no asinsvadu kapilāra. Клетка вот это какая-нибудь сидит и говорит, я хочу глюкозу. Kāda tā tālāka šūna saka, es gribu glikozi. И глюкоза из кровеносного капиллярчика поступает в межклеточное пространство, жидкое, плывет до этой клетки, клетка ее сжигает. Un glikoze, viņa iziet ārā no kapilāra, iziet ārā šajā starp šūnu laukā, un viņa pelt par šķidru vietni un tiek līdz šūniņai. А остатки, то, что продукты неполного сгорания, какие-то метаболиты выбрасывают куда? В межклеточное пространство, клетка. Bet šūna, piemēram, metabolītus kaut ko nepārstrādāt, viņa izmet ārā no savas istabas, kur tieši tajā pašā starpšūnu vietnē. То есть межклеточное пространство для клетки– это ресторан, оттуда берет питательные вещества, и туалет, туда отдает отработанное. Un šūnai šī starpšūnu vietne, viņi ir tā kā restorāns. Viņa no turienes gan paņem ēdienu, gan tur izmet to, kas palicis pāri. Сколько у нас межклеточного пространства? 20 литров. A cik mūsos ir šīs te starpšūnu vietne, tas ir 20 litri. Вот. Допустим, поговорим вот об этой клеточке, которая сказала, я хочу глюкозу, и получила глюкозу. Runājam par šo te šūniņu, kura pateica, es gribu glikozi, un viņa dabūja to. А теперь представьте, шли годы. A tagad paskatieties, gāja laiks, gadi. И это межклеточное пространство, тут кусок антибиотика застрял. Un šajā starpšūnu vietnē, tur, piemēram, antibiotikas gabals ir iestrēdzis. Тут маргарин, потому что хозяйка любит печенье на маргарине. A šeit ir margarīns, tāpēc, ka saimniece mīl cepumus, kuras ir cepti uz margarīna pamata. Тут вот эта клетка разрушилась, и никто не прибрал ее обломки. Šeit, piemēram, šī šūniņa, viņa ir nomirusi, izjukusi, un viņas atliekas neviens nav savācis. Мало ли что застревает в этом межклеточном пространстве. Un maz, kas tur iestrēgt šajā starpšūnu vietā. И клетка говорит, я хочу глюкозу. Un šūna saka, es gribu glikozi. И глюкоза говорит, я в кровеносном сосуде, я устремилась к тебе, я иду. Un glikoze saka, es esmu asins vadā, es jau tiecos pie tevis, es nāku. Но если глюкоза хорошо растворяется в воде, то глюкоза очень плохо растворяется в киселе. Un ja glikoze ļoti viegli šķīst ūdenī, tad ķīselī viņa ļoti sarežģīti šķīst. Клетка говорит, ты чё, мне нужна глюкоза, я сейчас умру, я сейчас погибну от энергетического голода. Быстрее! Un šūna saka, ko es tūlīt nomiršu no šīs te enerģētiskā bada, tā kā lūdzu steidzies. И это же не одна клетка, это миллионы, миллиарды клеток так себя ведут. Tā uzvedās neviena šūniņa, bet tā uzvedās miljārdi šūnu. Поджелудочная железа. Ребята, давайте быстро много инсулина.
Un ko dara aizkuņģa dziedzeris? Viņš saka, draugi, fiksi dodiet daudz insulīna. Кортизол, расщепляй мышцы, делай из белка глюкозу. Saka, kortizols lūdzu šķeļ muskuļus un taisi no viņiem glikozi, Клетки в состоянии энергетического голода. jo šūnām ir enerģetiskais bats. И уровень глюкозы в крови высокий, уровень инсулина в крови высокий. На что это похоже? Asinīs ir ļoti liels glukozes līmenis, asinīs ir ļoti liels insulīna līmenis, un kam tas līdzinās? Точно, на сахарный диабет второго типа. Jā, tieši tā tas līdzinās cukura diabetam, otras grupas cukura diabetam. Надеюсь, вам уже страшно. Es domāju, ka jums jau paliek bail. То есть, смотрите, мое глубокое убеждение, что диабетиков нужно чистить, просто не прекращая. Un mana tāda dziļa pārliecība, ka tos cilvēkus, kuri ir iegājuši diabetā, viņus vienkārši vajag tīrīt nepārtraucot. Пока межклеточное пространство опять станет жидкостью, а не медузой. Līdz tam brīdim, kamēr viņu starpšūnu vietne paliks par šķidrumu, nevis par medūzu. А теперь смотрите. Вот Tagad здесь много кровеносных сосудов, вот здесь. Kur šeit ir daudz asinsvadi, И кое-как токсины все-таки уходят из межклеточного пространства. un no šejienes kaut kā toksīni aiziet prom no starpšūnu vietnes. А вот здесь зона, где капилляров совсем нет. Šī zona ir tā, kur kapilāru vispār nav. И здесь токсины накапливаются в межклеточном пространстве. Un šeit toksīni tieši sāk glabāties starpšūnu vietnē. И эти клетки, которые в чистоте говорят «фу» на тех, вы грязнули. Šīs šūnas, kuras te ir tīrībā, uz tām, kuras ir tālāk, saka, fū, jūs esat netīrelis. И говорят, слушайте, давайте введем визовый режим, потому что их токсины сейчас перелезут к нам, а мы должны построить оградительный вал. Un viņi saka, klausieties, mums varbūt jāpierunā uztaisīt vīzas režīmu, jo viņu netīrie toksīni tūlīt ienāks pie mums. Угу. И клетки начинают делать оградительный вал, и это доброкачественная опухоль. Un ko sāk darīt šūnas? Viņas sāk veidot tādu aizsargu valni, un kas ir šīs aizsargu valnis? Tas ir labdabīgs audzējs. В опухоли доброкачественной еще хуже кровоснабжение. Un šajā labdabīgajā audzējā asinsrite ir vēl sliktāka. Соответственно, токсинов накапливается все больше и больше. Un kas notiek? Toksīni sāk uzkrāties vairāk un vairāk. И клетки говорят, слушайте, ну мы же нормальные клетки. Un šūnas saka, nu klausieties, mums taču ir normāls šūnas. У каждого из нас есть дочерние клетки. Katram no mūsu meitu šūnas. Мы не нарушаем права других клеток. Un mēs citu šūnu tiesības neaizskaram. Молимся верхнему сознанию каждый вечер. Katru vakaru mēs lūdzam augšējo sapratnu. Почему у нас так мало кислорода? Почему у нас на улицах грязно? Почему? Un mēs prasām, kāpēc mums ir tik maz skābekļa, kāpēc uz mūsu ielām ir tik netīri. Вы нас вообще не любите, за нами не ухаживаете. Un mēs sakām, šie augstākai sapratnē, jūs, nu, tā kā tu par mums vispār nerūpējies. И у нас к вам нет никаких обязательств. Un patiesību sakot, tāpēc mums priekš tevi nav nekādu saistību. Будем жить, как умеем, Un dzīvosim kā gribam. Nevis kā gribam, bet kā mākam. без кислорода. Bez skābekļa. И они переходят на бескислородный путь сжигания глюкозы. Un viņas aiziet uz bezskābekļa glikozes dedzināšanas ceļa. А это характерно для злокачественных клеток. Tas ir ļoti raksturīgi Для онкоклеток.
Tas ir raksturīgi onkošūnām, М. Вот я вам рассказала 6 стадий загрязнения по Рекевегу. ļaundabīgām šūnām. Un es jums izstāstīju 6 netīrības stadijas pēc tā viena profesora. И что же мы можем сделать? Ko te mēs varam darīt? Мы можем с вами сейчас разжижить межклеточное пространство. Mēs ar jums tiešām varam sašķidrināt starp šūnu vietni. Из которого, видите, начинается лимфатический капиллярчик. Un redziet, tieši no šīs te lauka, starp šūnu lauka, sākās šis te limfatiskais kapilārs. Лимфатический капиллярчик будет насасывать в себя межклеточное пространство. Limfatiskais kapilārs, viņš sevi uzsūks visu no starp šūnu lauka. И посылать эту уже лимфу все выше и выше, проводя ее через лимфатические узлы. Viņš sāks to iesūkto limfu sūtīt augstāk uz augstāk, izvedot cauri visiem limfatiskiem mezgliem. Каждый лимфатический узелок очищает лимфу и борется с инфекцией. Un katrs limfatiskais mezgls, viņš tīra limfu un attīra viņu. Ваша задача лишь обеспечить ток лимфы. Un jūsu uzdevums ir tikai viens - ļaut limfai tecēt. То есть жидкое межклеточное пространство. Un tas ir šķidrs starp šūnu lauks. Когда лимфа проходит через большое количество узелочков, Jo tad, kad limfa iziet cauri lielu samezglojumu daudzumu, она limfmezglu, становится все чище и чище. viņa paliek tīrāka un tīrāka. То есть это механизм, которым пользуется организм для очищения от токсинов. Un šīs ir tas mehānisms, ko izmanto mūsu organisms, lai izvadītu toksīnus. Но вся эта лимфа все равно будет сброшена в венозную кровь, Bet visa tā limfa, viņa tik un tā būs iemesta venozajās asinīs. на уровне подключичных вен, Lūk, šeit, šo vēnu rajonā, и проведена через печень. un izvadīt caur aknu. И горе тому человеку, у которого печень не справляется. Un bēdas ir tam cilvēkam, kuram akna netiek ar to visus cauri. Что мы можем сделать? Ko mēs te varam izdarīt? Мы можем провести программу лимфоочищения. Mēs varam sākt šo te limfas attīrīšanas programmu. Прямо дома, Pilnīgi mājās, без отрыва от работы. neatraujoties no darba. Она длится 21 день. Un šī attīrīšana ilgst 21 dienu. И с каждым следующим днем вы себя будете чувствовать все лучше и лучше. Un ar katru nākamo dienu jūs sajūtat labāk un labāk. Вы научитесь ухаживать за кишечником, печенью, почками. Jūs iemācīsieties rūpēties par aknām, zarnu traktu un nierēm. Вы научитесь разжижать лимфу. Jūs iemācīsieties limfu darīt šķidrāku, Прекратите стареть. un jūs pārstāsiet novecot. Застрянете, как мушка в янтаре в молодом возрасте. Jūs tā kā mušiņa iestrēgsiet dzintarā jaunajā vecumā. Вне зависимости от того, что написано в вашем паспорте. Tas nebūs atkarīgs, jūsu vecums nebūs atkarīgs no tiem cipariem, kuri ir rakstīti jūsu pasē. Друзья, система очищения организма– это не похудение. Un, draugi, jūs saprotiet, ka organisma attīrīšana tā nav notievēšana. Похудеть можно просто из супермаркета, другие продукты покупая. Notievēt mēs varam, kad veikalā sākam pirkt citus produktus. А здесь мы должны использовать травы. Bet šeit mums ir jāizmanto ārstnieciskie augi. Поэтому без нутрицептиков не обойтись. Un tāpēc bez šiem ārstnieciskiem augiem mēs netiksim skaidrā. Как вы можете разжижить межклеточное пространство?
Kā jūs varat šo te starpšūnu lauku šķidrumu padarīt šķidrāku? Есть две прекрасные травы, которые являются лимфогонными средствами. Ir divas brīnišķīgas zāles, augi, kuri skaitās limfas dzenēji, tie, kas dzen limfu. Это красный клевер или red clover Tas ir sarkanais āboliņš, или корень солодки или корис рут. vai šis te korisrūt. Что делают эти травы? Ko dara šie te augi, arsniskie augi? В прямом смысле они делают из медузы ручеек. Viņi tieši tādā taisnā veidā taisa no medūzas strautiņu. То есть разжижает пространство между клетками, Viņi šķīdina šo starpšūnu šķidrumu. межклеточное пространство легче становится лимфой, Un šīs te starpšūnu šķidrums, viņš ātrāk pārvēršas par limfu. лимфа быстрее движется от узелочка к узелочку, Limfa ātrāk virzās no viena mezliņa līdz otram, и таким образом вы снижаете градус интоксикации. un tādā veidā jūs pazemēt intoksikācijas grādu. А эта лимфа все равно попадет в кровоток, Šī limfa, viņa tik un tā tiks asinsritē. и ее токсины из нее уловит печень, Toksīnus no šīs limfas noķers akna, и печень сделает желчь. un akna iztaisīs žulti. Желчь попадет в 12-перстную кишку, Žuls tiks 12 pirkstu zarnā, а там нужно словить токсины, чтобы они повторно не всосались через стенку желудка. un tieši tur ir jānoķer toksīni, lai viņi atkārtoti neiesūkstos caur kuņģa sieniņām. Вот такая простая идея. Un redziet, tik vienkārši ideja. Но для того, чтобы лимфа эффективно подымалась от пяточек к подключичным пространствам, Bet, lai limfa veiksmīgi celtos no mūsu pēdiņām uz šo te zem atslēgas kalnu, šo te limfmezgliem vietni, нужно подключить физическую нагрузку, mums vajag pielikt klāt fizisko aktivitāti. потому что лимфа движется против правил гравитации. Tāpēc, ka limfa viņa virzās pret gravitācijas likumu. И нужно запустить в работу икроножные, бедренные мышцы. Un, lai tas notiktu, mums vajag likt darboties gan ikru, gan gūžu muskuļiem. Потому что когда мышца сокращается при ходьбе или беге, Jo tad, kad mūsu muskuļi saraujās, ejot vai skrienot, она выдавливает лимфу все выше и выше и выше. sanāk tā, ka šie muskuļi viņi tā kā izspiež limfu augstāk, augstāk un augstāk. Это быстрая ходьба 30 минут. Un tas ir ātra pastaiga 30 minūtes. Желательно 3 километра пройти за 30 минут. Ir tā kā 3 kilometrus noiet pa 30 minūtēm. Или медленный бег, Tas varētu būt tāds lēns skrējiens, или велотренажер, или плавание, tas varētu būt vēl trenažieris, varbūt peldēšana, активные танцы. aktīva dejošana. То есть вариант физической нагрузки. Tas ir fiziskās aktivitātes, fiziskas slodzes variants. Мгм. После чего, после физической нагрузки, нужно помочь печени. Tad, kad mēs iedodam šo fizisko slodzi, mums ir jāpalīdz aknei. И словить те токсины, которые стали уже поступать в кишку. Un noķert tos toksīnus, kuri jau sāka virzīties uz zarnām. Я прямо сейчас это делаю все время, что вам читаю лекцию. Es to daru visu laiku, kamēr jums lasu lekciju. У меня в моей воде
один стик ультрабиом детокс. Manā ūdenī ir viens stiks no šī te ultrabioma detoksa. По этому продукту я могу прочитать отдельную лекцию. Par šo produktu es tiešām varu nolasīt atsevišķu lekciju, Но знаете, что он поддерживает первую фазу детоксикации в печени, bet atcerieties, ka viņš uztur pirmo detoksikāciju, kas notiek aknā, вторую фазу детоксикации, otro detoksikācijas fāzi, kura notiek aknā. а также работает как пребиотик, собирая токсины в кишке. Tāpatās viņš strādā kā prebiotiķis un viņš savāc toksīnu zarnā. А также работает на поддержание нормальной кишечной микрофлоры. Un tāpat viņš strādā, lai uzturētu normālu, jeb pareizu zarnu mikrofloru. Состав очень-очень сложный. Un šo te stika sastāvs, godīgi sakot, ir ļoti sarežģīts. Я считаю, что это вершина нутрициологической мысли. Un es varu pateikt, nevis es pateiktu, bet es uzskatu, ka tas ir nutricioloģijas domas virsotne. И для меня это продукт, снижающий биологический возраст. Priekš manis personīgi šis ir produkts, tas, kas pazemina bioloģisko vecumu. В одной такой коробочке 30 стиков. Un vienā šādā kastītē ir 30 tādi stiki. То есть перед физической нагрузкой у вас 3 капсулки красного клевера. Pirms fiziskās aktivitātes jūs ņemat 3 kapsuliņus ar sarkano āboliņu. Потом мы ходим или бегаем, или крутим педали с удовольствием 30 минут. Tad mēs 30 minūtes skrienam, lecam, jeb minam uz pedāļiem 30 minūtes. А потом делаем себе вот такой напиток. В пол-литра воды один такой стик ультрабиом детокс. Un pēc tam puslitrā ūdens mēs droši ieliekam šo ultrabiomu detoksu un dzeram. Кишечник говорит спасибо, печень говорит спасибо. Un zarnu trakts saka paldies, un akna saka paldies. Да, вот. Но токсины будут выделяться еще в течение всего дня. Bet toksīni izdalīsies visas dienas garumā. И надо помогать почкам. Vajag palīdzēt nierēm. Поэтому берем жидкий хлорофилл, Tāpēc mēs paņemsim šo te šķidro chlorofilu, 1 столовую ложку, vienu ēdamkaroti, растворяем тоже в пол-литра воды viņu arī izšķīdinām puslitra ūdenī и попиваем в течение остатка дня. un lēnītiņām dzeram dienas garumā. Хлорофилл выводит водорастворимые токсины через почки, Chlorofils izveda ūdens šķīstošos toksīnus caur nierēm, а так как все токсины кислые, то получается, что хлорофилл подщелачивает кровь. un dēļ tā, ka visi toksīni, viņi ir skābi, sanāk, ka chlorofils, viņš tā kā sārmo asinis. Соответственно, если у нас нормальная слабощелочная среда в крови, Un ja mums ir normāla, tā kā sarmaina asins vide, то невозможен воспалительный, аллергический, аутоиммунный и опухолевый процесс. tad nav iespējams alerģisks, iekaisuma, autoimūnais, еще какой аллергический, Опухолевый. un, Опухоль. un Онко. onko process nav iespējams. Как вам Kā jums история? šīs stāsts, šī vēsture? Так, вот она система. Давайте еще разочек. Tad re, kur ir šī sistēma, un lūdzu vēlreiz mēs viņu paņemsim. 3 капсулы красного клевера, 3 kapsulas sarkanais āboltiņš, потом физическая нагрузка, потеем, tad ir fiziskā slodze, mēs svīstam, потом ультрабиом детокс, tad ir ultrabioma detoks, и через 30 минут после ультрабиом детокс можно покушать. un pēc 30 minūtēm, kad mēs jau esam izlietojuši ultrabioma detoksu, mēs varam ēst. И в течение дня водичка с хлорофиллом.
Un visu dienas garumā mums iet ūdens ar chlorofilu. Напоминаю, что очень важно выпивать суточную норму по воде. Ļoti atgādinu, ka ir tiešām svarīgi dzert dienas laikā savu ūdens devu. Программа уже построена так, что вы будете выпивать дополнительный литр воды. Šī programma jau tagad ir izveidota tā, ka jūs dzersiet 1 litru ūdens papildus. Поэтому почки скажут спасибо тоже. Un tāpēc nieres arī pateiks paldies. Программа длится 21-30 дней. Šī programma viņa ilgs 21 vai 30 dienas. Просто красный клевер там быстрее закончится. Vienkārši sarkanais saboltiņš beigsies ātrāk. Эта программа позволяет помолодеть лет на 5-10. Un šī programma viņa atļauj palikt jaunākam pa 5-10 gadiem. Поэтому я предлагаю начать вместе с нами, потому что иногда можно пропустить правильное время. Un es jums visiem piedāvāju sākt kopā ar mums, tāpēc ka ļoti bieži var palaist garām to svarīgo laiku. И потом ставить котика на аватарку вместо своей красивой фотографии. Un tad, kad mums vajadzīgi, tur, kur mums vajag likt savu bildi, mums jāliek kaķīti mūsu bildes vietā. Удар ниже пояса, да? Sitiens zemāk par jostas vietu. Да. Для желающих похудеть Tiem, kuri grib notievēt, мы берем усиление программы. mēs ņemam šīs programmas tādu tā springumu, jeb tādu stiprāku. Да. У вас есть завтрак, обед и ужин. Jums ir brokastis, pusdienas un vakariņas. Если вы ужин замените на коктейль, который я сейчас предложу, Ja jūs nomainīsiet savas vakariņas uz kokteili, ko es tūlīt jums piedāvāšu, то вы сбросите от 3 до 5 килограмм, даже не меняя стиль питания. jūs nometīsiet no 3 līdz 5 kg, bet nemainot savu ēšanas paradumus. А если понравится, останетесь на этой программе на 2-й месяц. Ja patiks, paliksiet uz šīs programmas uz 2. mēnesi. Первая часть коктейля Pirmā kokteļa daļa, это Power Greens. tas ir Power Greens. Вершина нутрициологической мысли. Un tas arī ir nutricioloģiskās domas virsotne, Нельзя чиститься без витаминов и минералов. jo mēs nevaram veikt attīrīšanu un nesaņemt vitamīnus un minerāļus. И мы даем 24 витамина и минерала, Šeit mēs dodam 24 vitamīnus un minerāļus. даем для печени 9 антиоксидантов, Aknei mēs dodam 9 antioksidantus, даем 13 овощей и фруктов, dodam 13 fruktus un dārzeņus, 6 источников клетчатки 6 šķiedrvielas avotus и улучшаем пищеварение, потому что даем 5 пищеварительных ферментов. un mēs palielinam fermentu pārstrādāšanu, jo mēs dodam 5 papildus fermentus. Я не знаю другого такого полифункционального продукта. Es nezinu nevienu citu vairāk funkcionālu produktu, daudzfunkcionālu produktu. Берем мерную ложечку этого продукта Ņemam mērkarotīti no šī produkta и добавляем мерную ложечку Power Meal. un pieliekam vienu ēdamkarotīti Power Meal. Это белок, Tas ir olbaltumvielas. гороховый, нутовый, Tas ir zirņu nutu un zirņu olbaltumviela. спирулина, хлорелла, Ir spirulīna, chlorella, 10 грамм клетчатки 10 grami šķiedrvielas и 25 грамм белка в одной мерке.
un 25 olbaltumvielas vienības vienā mērkarotē. Вы можете почитать ингредиенты сами. Когда я читаю, у меня слезы радости. Jūs varat paši palasīt šos te ingredientus, jo tad, kad es lasu, man tiešām ir prieka asaras. Что такое 25 грамм белка? Kas tas ir 25 grami olbaltumvielu? Это 100 грамм рыбы, Tas ir 100 grami zivs, 120 грамм свинины, tas ir 120 grami cūgaļas. ну, примерно. Apmēram tā. 100 грамм креветок, даже больше. Drusku vairāk par 100 grami no garnelēm. Это полноценный прием пищи. Tas ir tā kā pilnvērtīgs ēšanas maltītes daļa. Теперь вы выберете, какой прием пищи вы вытесните этим коктейлем. Un tagad jums jāizdomā, kuru no ēdiena daļu jūs izspiedīsiet ar šo kokteili. Если очень хочется похудеть, тогда ужин вместо ужина. Ja ļoti gribās notievēt, tad to jādara vakariņu vietā. Но если у вас ужин семейный, и вы не можете им пожертвовать, тогда обед. Bet, ja jums ir tā kā, piemēram, vakariņas ir ģimenes kopā vakariņošana ir prioritāte, tad jātaisa to visu pusdienas laikā. Потому что у многих обед неполноценный на работе. Tāpēc, ka daudziem pusdienas viņas nav pilnvērtīgas, jo viņas notiek darbā. Ни один общепит, ни один ресторан вас не накормит так, как Power Meal и Power Greens вместе. Un neviens pasaules restorāns jūs nepabaros tik ļoti kā Power Greens un Power Meals kopā. По белку, по витаминам, по минералам, по клетчатке. Ja mēs skatāmies par olbaltumvielām, vitamīniem, minerāļiem un šķiedrvielu. Можно, конечно, и завтрак заменить, но это уже немножко хуже вариант. Var, protams, nomainīt ar kokteili brokastis, bet tas drusku sliktāks variants. Кстати, это очень вкусно. Мне нравится шоколадный. Godīgi sakot, tas ir ļoti garšīgi, jo man patīk šokolādes. Я сейчас в поездке, да. Я сейчас в поездке, у меня вместо обеда каждый день Power Meal, Power Greens. Это вкусняшка. Es tagad esmu izbraucienā, un tāpēc man katru dienu vakariņās ir viens vai otrs draugs. Мгм. А теперь результаты. Tagad es jums parādīšu rezultātus. Это Оксана Рейдл. Viņu sauc par Oksana Reidele. Я сейчас почитаю, тут большой текст, ну давайте почитаю, да? Te ir garš teksts, bet es jums palasīšu. Так получилось, что систему лимфоочищения я проходила в отпуске. Tā sanāca, ka limfas attīrīšanas sistēmu es veicu, kad biju atvaļinājumā. Снимали квартиру недалеко от моря на втором этаже с бассейном в подвале. Otrajā stāvā netālu no jūras mēs īrējam dzīvokli, un apakšstāvā bija baseins. После принятия красного клевера для разжижения лимфы я проходила по лестнице 10 этажей вниз и вверх. Tad, kad es iedzeru sarkano aboltiņu un, lai sāktu limfu šķidrināt, es gāju pa trepēm no 10. stāva augšā lejā. А потом завтрак и плавание 45 минут. Un pēc tam es pāēdu brokastis un aizgāju peldēt 45 minūtes. Мой результат ушел еще 1 килограмм. Tāds rezultāts aizgāja vēl 1 kilograms. Талия еще минус 1 сантиметр. Viduklis vēl mīnus 1 centimetrs. А перед приходом ко мне было 67 килограмм вот здесь. Pirms es atnācu pie Ieļenas, man bija 61 kilograms rekur tajā bildē. А сейчас вот здесь 60 килограмм. Bet šeit, šajā bildē, ir 60 kilogrami. Ну, то есть она стала худеть, а потом еще дохудела на лимфодренаже. Es atvainojos, tur bija 6,9 kilogrami. Viņa sāka tievēt, un pēc tam vēl datievēja, izējot šo limfodrenāžas programmu. Кожа становится все более упругой, шелковистой. Āda man paliek vēl vairāk tāda stingra un zīdaina.
Загар ровный, красивый. Ļoti labs iedegums, tāds līdzens skaists. Думаю, благодаря хлорофиллу. Es domāju, ka tas ir pateicoties chlorofilam. Я не обгорела. Es arī neapdegu. И еще у меня все время была мигрень. Un vēl man visu laiku bija migrēna, jeb galvas sāpes. А потом стало лучше. Ну, она ко мне на курс просто пришла, ей на курсе стало лучше. Pēc tam viņai palika labāk, viņa raksta, jo viņa atnāca pie Lenas uz to garo kursu, un jau kursu laikā viņai palika labāk. Но на системе лимфоочищения мигрени нет. Bet tad, kad man ir šī limfas attīrīšanas sistēma, man vispār nav migrēnas. И так приятно ходить в шортах. Un tik patīkami staigāt šortos. И когда ногу на ногу, целлюлит не видно, Un kad lieku kāju pāri kājai, nav celulīts. а видны мышцы. Bet nevar redzēt celulītu, tāpēc, ka var redzēt muskuļus. И еще. Un vēl. Молодые парнишки оглядываются. Jauni puiši uzmanīgi skatās. Были в субботу на вечеринке, одна моя знакомая удивилась, Sestdien bijām balītē, un viena mana paziņa bija pārsteigta. что у меня такие взрослые дети. Думала, мне примерно 38 лет. Man ir tik pieauguši bērni, jo viņi domāja, ka man apmēram ir ap 38 gadi. А мне 47. Bet man ir 47. Мой муж пока еще ленится, Mans vīrs vēl slinko, но уже говорит, что мне надо тоже похудеть. bet jau saka, arī man jānotievē. И делает мне комплименты. Un, protams, ka saka man komplimentus. Боится, что у меня кубики на животе появятся, Viņš baidās no tā, ka man uz vēdera parādīsies kubiciņi, а у него все еще балкон, ну, в смысле, живот. viņam vēl joprojām balkons, nevis kubiciņi. Nu, tas nozīmē vēders. Вот. И вторая девочка, Елена Красикова. Un otra meitene, Jeļena Krasikova, Сдаю отчет по очистке лимфы. nododu jums atskaiti par limfas drenāžu. 60 лет, рост 164 сантиметра. 60 gadi un augums 164 centimetri. Самочувствие офигенное. Хочу жить на коктейлях. Mana pašsajūta vienkārši ir, nezinu pat kā pārtulkot, un gribu dzīvot uz kokteļiem. Вес минус 2 килограмма. Svārs minus 2 kilogrami. Общий жир минус 3%. Kopējais tauku zudums minus 3%. То есть эта девочка, она себя контролировала на анализаторе структуры тела. Šī meitene, viņa sevi kontrolēja uz tādiem svariem, kuri saucās ķermeņa struktūras analizators. Taņita, да? Анита, да. Сvari Висцеральный жир минус единица, это очень круто. viscerālie tauki minus 1, tas ir tā kā ļoti kruti. Нарастила мышечную костную массу. Viņa pieaudzēja gan muskuļu, gan kaulu masu. Это очень, не знаю, это значит, она помолодела, понимаете? Tas nozīmē to, ka viņa palika jaunāka. Tas ir jāsaprot. Вода в клетке плюс 2%. Ūdens šūnā plus 2%. Метаболический возраст минус 8 лет. Metaboliskais vecums minus 8 gadi. Не забывайте, я начала программу с того, что мой возраст был на 14 лет больше. Atcerieties, neaizmirstiet, ka tad, kad es sāku programmu, šie svari, viņi rādīja, ka mans metaboliskais vecums bija pat 14 gadiem vairāk. То есть 74 года. 74 gadi, kaut arī viņi ir 60 reāls vecums. Сейчас минус 18 лет. Un tagad jau ir minus 18 gadi. Продолжая двигаться вперед, хочу вернуться к моей прежней фигуре. Es turpinu virzīties uz priekšu un gribu atgriezties pie pie sava iepriekšējā auguma. Друзья, ваш метаболический возраст – это только ваша ответственность.
Mani draugi, jūsu metaboliskais vecums tā ir tikai jūsu atbildība. Совершенно не зависит от вашего возраста, Un tas nav svarīgi, cik jums īstenībā ir gadi. только от уровня вашего интеллекта. Tas ir atkarīgs tikai no jūsu intelekta līmeņa. А я сегодня сделала все возможное, чтобы ваш уровень интеллекта в отношении здоровья вырос. Es šodien izdarīju visu iespējamo, lai jūsu intelekts, kas attiecās uz jūsu vecumu, izaugtu. Могу Ольге сбросить методичку на тему Detox 21. Es varu Olga nomest metodisko darbību, kur ir aprakstīts Detox 21. И кто уже в чате поддержки, я думаю, Оля либо в переведенном варианте, либо в таком, что есть, вам ее передаст. Un kas ir veselības skolas čatā, Olga jums vai nu krievu valodā, vai nu arī pārtulkos uz latviešu valodu, jums visu nodos. Un ja kurš nav veselības skolas čatā, uzrakstiet šeit čatiņā, es neesmu, un es jums pateikšu, kā pievienoties. Желаю вам -5 лет биологического возраста. Es novēlu jums katram -5 gadi no bioloģiskā vecuma. У кого есть лишнее, значит -5 килограмм этого веса лишнего. Kuram ir liekie kilogrami, tad -5 kilogrami no šī te liekā svara. -5 сантиметров в талии. -5 centimetri viduklī. И добавить мышечную массу. 500 грамм, это хорошо. Muskuļu masu palielināt kaut vai uz 500 gramiem, jo tas ir baigi superīgi. Желаю хороших результатов. Un novēlu jums labus rezultātus. И могу ответить на вопрос. Un tagad es varu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jūs varat ierunāt čatā, jūs varat uzrakstīt čatā. Tāpēc lūdzu, kam ir jautājumi? Если проблемы с... Так, если... Так, куда побежал? Так. Если проблемы с почками, сколько нужно пить воды с хлорофиллом, чтобы очистить почки? Берете пол-литра хлорофила, пол-литра воды, добавляете туда 1 столовую ложку хлорофила и попиваете в течение дня. Ņemat puslitru chlorofilu, ņemat puslitru ūdens, pieliekat klāt 1 ēdamkaroti chlorofilu un vienkārši dienas laikā dzeriet. Izdariet. Больше не нужно. Vairāk nevajag. Ограничения по выпиваемой воде есть только при почечной недостаточности. Ierobežojumi uz ūdens dzeršanu ir tikai tad, ja ir atzīta nieru nepietiekamība. Если почечной недостаточности нет, норма по воде у вас 30 мл на каждый килограмм веса. Ja nieru nepietiekamība nav, tad jums ir 30 ml uz katru kilogramu svara. Ir šīs te ūdens norma. Пол-литра из этой воды – это вода с хлорофилом. Un tikai puslitrs no visa šī ūdens dienas daudzuma ir ūdens ar chlorofilu. Vai vēl ir kādi jautājumi vēl? Ну и, Оля, расскажите о совместном проекте с Яной. Nu jā, laikam dažas meitenes no šī čatiņa nezin, ka šobrīd ar Jānu mums ir kopējs projektiņš. Tas ir tevis labākā versija, kur mēs tiešām soli pa solim Jānas un manā uzraudzībā, jo Jāna dara kursu un es viņu tulkoju un lieku Telegram čatā, kur mēs mācamies visu. Mācamies saprast un redzēt, kas man uz šķīvja, mācamies skaitīt olbaltumvielas, mācīsimies skaitīt vēl daudz ko citu, jo mērķis ir izdabūt no sevis savu labāko versiju. Čatā ir informācija, ko mēs liekam, gandrīz katru dienu pa druskai, varbūt izlaižot sestdienu, svētdienu.
Tad mums katru svētdienu 19. Ne, 20.00 ir kopējā tikšanās, kur Jāna stāsta, atbild uz jautājumu. Mēs lielamies ar saviem panākumiem, un šobrīd es sapratu, ka ir meitenes, kuras jau ir saņēmuši vienu rezultātu. Viena mūsu meitene teica, skatos uz svariem un neticu, kad ir citi cipari, domāju, svari salūzuši, bet izrādās, ja paša jau ir viens, laikam, kilograms nost, Krievu čatiņā meitenēm tur ir labāki panākumi, -2 centimetri un saprot 2 kilogrami. Tā kā mums viss notiek, ja mēs apzināti atnākam pie šīm te visām lietām, lai mēs saprotam, kā to darīt, tas nav tikai uz mirkli. Šīs ir zināšanas, tas ir tieši tāpatās, kad mēs iedodam nevis zivi un pabarojam, bet iedodam makšķeri, ar kuru katrs no jums var noķert savu zivi un vēl padalīties ar pārējiem. Vēl, ja jūs esat vienalga pirmo reizi vai ne pirmo reizi, ja jums patīk tas, ko mēs te darām, un man šodien Jelena tik ļoti iedvesma, es domāju, ārprāt, cik forši, ka mums ir pieeja pie viņas, esmu tik ļoti pateicīga, ka viņi ir kopā ar mums, ka viņi tērē savu laiku kaut kur Latvijā, latviešu valodas auditorija. Nu, man liekas, tā kā milzīgs paldies, klānos viņas priekšā, tiešām paldies. Un tāpēc, ja jums liekas arī tā kā man, ka viss tas, ko mēs šeit dzirdam, ir svarīgi zināt ne tikai mums, bet arī mūsu jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, lūdzu, droši dalieties ar šīm tiešsaitēm, lūdzu, dalieties ar Telegram kanālu, kur jūs jau esat vai kur jūs gribētu būt. Vienkārši izplatīsim šo tik vienkāršu informāciju. Grūti dzert ūdeni, nē. Grūti drusku, šitik sportot, nē. Mēs visas to varam. Grūti ēst savu olbaltumvielu dienu normu, nav grūti, bet tas ir tik ļoti daudz, ko mums dara. Tāpēc jā, ja jūs gribat meklēt mani vai tas, kas jums šeit ir ieaicinājis, prasiet viņam. Леночка, я теперь скажу по-русски, потому что я на самом деле безмерно благодарна вам, потому что вы тратите свое время на какую-то страну Вкладываю. Латвию. Я вкладываю. Да. Вы вкладываете в нас свое время, вы вдохновляете, и это так прекрасно. Каждая встреча с вами – это на самом деле что-то такое уникальное, по крайней мере для меня, которое заводит, которое не дает сдаваться, и на самом деле старости нет, и мы это разрушаем и меняем. И на самом деле такими вроде даже простыми и понятными, когда они становятся понятными вещами, потому что на самом деле я очень вдохновлена, и я очень благодарна вам, что вы согласились просто быть с нами. Я перевожу на латышский язык, и латышский народ, он слышит то, что вы годами нарабатывали, и не только нарабатывали, но это Спасибо за возможность. просто вперед идет. Так что супер, спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем с вами, также будем с Яной. На самом деле, девочки вам тоже пишут спасибо, шлют вам Да. сердечки, потому что это классно. Все, до следующего. Друзья, каждая женщина сама решает, сколько ей лет. Каждая. Jā, katra sieviete, viņa pati izlem, cik viņai gadi. Lūk, Все. так, До следующих встреч. до следующих встреч.